Es atradu pamestu dīķi, kas bija pilns ar dažiem trakākajiem ieročiem, ko jebkad esam redzējuši šajā kanālā. Šis dīķis atrodas vienā no bīstamākajām manas pilsētas vietām, un noziedznieki izmanto tā tumšo ūdeni, lai paslēptu nozagtus ieročus un priekšmetus. Daudzi no šiem ieročiem tiek izmantoti noziegumos, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs tos izņemtu no dīķa un nodotu attiecīgajām iestādēm. Un, lai to visu paveiktu, man ir pasaulē lielākais magnēts. Tāpēc, ja tur apakšā ir kaut kas no metāla, tas no pacels augšā. Šis dīķis ir arī pilns ar aligatoriem, tāpēc man jācer, ka viss noritēs labi un es nenonākšu šajā ūdenī. Vai šī laipa vispār ir droša, lai uz tās stāvētu? Es nezinu, droši vien. Nu labi, tad iemetīsim magnētu ūdenī un paskatīsimies, ko varam atrast. Oho! Čāli brālis tikko izdarīja pirmo metienu, ak Dievs, un magnēts jau pie kaut kā pielika. Nezinu, vai mēs kaut ko noķērām, vai tas ir vienkārši zars, bet es to gandrīz nevaru pakustināt. Ak Dievs, es nezinu, kas mums ir, bet tas ir iestrēdzis tieši zem piestātnes, un es nevaru to izvilkt. Tāpēc laikam man vienkārši būs jārauj ar visu spēku un jācer, ka tas atbrīvosies. Ak, man izdevās, es to sāku kustināt. Aiziet. Nāc šurp. Ak Dievs. Ak Dievs. Mēs izvilkām sasodītu nazi. Pirmais metiens. Vai tu joko? Tas bija mans pirmais metiens ūdenī. Un mēs jau dabūjām vienu no trakākajiem nažiem, kādu jebkad esmu atradis. Ak, Dievs, vecīt, tas ir pilnīgi traki. Paskaties uz to lietu. Noziedznieki zog nažus vai izdara noziegumus ar nažiem, un kad viņi ir pabeiguši, viņi iemet nazi tuvākajā ūdenstilpē, lai no tā atbrīvotos. Un šajā kanālā mēs atrodam kaudzi ar nažiem, un par laimi man uz tā tagad ir mani pirkstu nospiedumi, kas ir ideāli, pilnīgi lieliski. Atrast to nazi bija tiešām laba zīme. Tātad mēs iemetīsim magnēti tieši tajā pašā vietā un paskatīsimies, kas vēl tur apakšā ir. Es dabūju māti zemi! Es dabūju māti zemi! Ak, mans Dievs! Nāc šurp! Es dabūju koku! Ak, mans Dievs! Ak, tas man satvēra! Au! Ai, koks pretojas! Nāc šurp! Ak, mans Dievs! Tas tūlīt atlaiks apakaļ un iesitīs man sejā! Tas ir tik biedējoši! Ak, mans Dievs! Labi, mums izdevās, mums izdevās, mums izdevās! Ak, mans Dievs! Es dabūju koku! Ak, mans Dievs, tu joko! Sasodītais magnēts atlidoja no virves gala kokā. Nu, tas ielidoja kokā un tad iekrita ūdenī. Izskatās, ka mums vairs nav magnēta. Es pat nezinu, ko darīt. Tas nekad agrāk nav noticis. Mēs nekad neesam pazaudējuši magnētu. Dīķī, kas pilns ar tumšu ūdeni, ieročiem un aligatoriem, ļaujiet man vēlreiz uzsvērt to pēdējo daļu – aligatori. Tie milzīgie rāpuļi, kas ēd cilvēkus. Es tur iekšā neiešu, ņemot vērā, ka man nav rezerves magnēta. Tas bija mans vienīgais. Man jāiet ūdenī, man nav cits izvēles, man jālien iekšā ūdenī, kur ir aligatori. Tā kā tas bija mans vienīgais magnēts un man nebija rezerves, mana vienīgā iespēja bija līst ūdenī un meklēt to ar rokām. Kā jau iepriekš teicu, šis ūdens ir pilns ar aligatoriem un lielām zivīm, tāpēc tas tiešām bija pēdējais, ko vēlējos darīt, bet tā kā man nebija citu iespēju, nācās līst ūdenī. Es iegāju. Vai tu esi sajūsmā par savu peldēšanu? Ko tu ar to domā? Vai es priecājos par to, ka iešu peldēt? Nē, es nepriecājos par to, ka iešu peldēt. Es nezinu, kāpēc, bet katru reizi, kad dodos meklējumos, agrāk vai vēlāk beigās peldos kopā ar aligatoriem. Lai atrastu magnētu, pašam jākļūst par magnētu. Ak, tas ir tik sasodīti dziļš. Ak, es nezinu, vai jūs to dzirdat, bet es esmu ūdenī, kur ir aligatori. Un fonā skan šāvieni. Šeit notiek īsta noziedzīga darbība. Tā, jūs zināt, ka esam labā rajonā, draugi. Un par manu magnētu, jā, es nezinu, kur tas ir. Es mēģinu ar kājām sataustīt apkārt, paskatīties, vai varu to satvert ar saviem pirkstiem. Kas tikko pakustējās? Es kaut ko satvēru un tas pakustējās. Ak, es negribu būt šeit. Es tiešām negribu būt šeit. Puiši, kas tas ir? Kāpēc tas ir gļotains? Labi, es ar kāju pirkstiem satveru kaut ko gļototainu. Mēs to ceļam augšā. Labi, tas vienkārši bija kaut kāds drāņķis, aizmirstiet. Ak, kas tas ir? Ko? Ak, Dievs, ko es tikko atradu? Es tikko atradu kaut kādu zīmi vai kaut ko tam līdzīgi turi. Es atradu vairākas mīkstas radības un zīmi, bet joprojām nav nekādu ziņu par manu magnētu. Ak, vai tas ir tas? Vai tas ir tas? Ak, es slīkstu! Ak, mums izdevās! Mums ir magnēts! Aiziet, draugs! Es neticu, ka mēs to atradām. Es nedomāju, ka mēs jebkad vēl atradīsim manu magnētu. Ak, es esmu tik laimīgs šobrīd jūs, un es to visu izdarīju nereizi, netiekot uzbruktam no neviena aligatora. Aiziet, labi, izvelciet mani no šī dīķa. Ak, svētā zālīte! Ak, tas ir skaisti! Es vienkārši mazliet pagulēšu šeit. Mostīs! Mums vēl ir jāuztais video. Labi, es esmu augšā!
Es jums teicu, lai atrastu magnētu, jums jākļūst par magnētu. Tas ir vienīgais veids, tev jādomā kā magnētam, tev jādomā metāliskas domas. Kas tas vispār ir? Es to atradu ar kāju pirkstiem, kamēr meklēju magnētu. Brīvprātīgais ugunsdzēsējs. Tas ir forši! Es domāju, ka tā ir kāda veida retro zīme. Es nekad iepriekš tādu neesmu atradis, šī ir pirmā reize. Es nezinu, cik veca ir šī zīme, bet spriežot pēc teksta un karikatūras, šī lieta varētu būt kādus 100 gadus veca. Kas to lai zina? Tas ir forši. Es noteikti šo paturēšu. Turpināsim meklēt un paskatīsimies, kas vēl šeit ir. Droši var teikt, ka mums vajadzētu mēģināt vēlreiz, un šoreiz netrāpīt kokam. Labi, sākam! Tas bija perfekts metiens, tieši tur, kur atradām to zīmi un nazi. Ja tur nekas ļauj, es būšu ļoti pārsteigts. Ak, nē, laikam esmu kaut ko sajaucis, draugi. Tas pašlaik ir iestrēdzis pie caurules, kas ir ūdenī. Nezinu, kur tā caurule ved, bet izskatās svarīga. Un tā ir pielipusi pie magnēta. Es mēģinu to pacelt augšā, bet es negribu atrauties no tās caurules. Tagad viņi ir kā labākie draugi. Tā caurule ļoti stipri liecas. Mans Dievs, es to varētu salauzt. Piedodiet tam, kam pieder šī caurule. Tā ir smuka caurule. Kas tas ir? Tur kaut kas balts ir pievienots. Vai tā ir daļa no... Nē, tā nav caurules daļa. Mans Dievs, kas tas ir? Tur ir divas lietas, kas nāk ārā. Tie ir naži. Mans Dievs, tie ir naži, draugi. Mans Dievs, es neticu tam. Mēs tikko atradām vēl 2 nažus. Tātad 3 naži ar 2 magnēta metieniem. Tas ir neticami. Šim dītim jābūt pilnam ar tiem, ja mēs tā šeit atrodam nažus, pa labi un pa kreisi. Tas nav normāli. 1 nazis, tas ir normāli, cilvēki mēdz kaut ko pazaudēt, bet 3 naži, tas jau ir ļoti, ļoti aizdomīgi. Labi, uzmanieties jūs, draugs, tas ir tik biedējoši. Paskaties, cik tas ir sarūsējis. Tas ir pirmais nazis. Uzmanieties. Labi, tas var palikt tieši tur un nazis numur 2. Es varu tikai iedomāties, kā 2 naži nonāca šajā ezerā. Es domāju, iespējas ir bezgalīgas, un neviena no tām nav īpaši laba. Tagad, kad tie ir pievienoti mūsu augošajai slepkavības rīku kaudzei, es gribu izmēģināt kaut ko jaunu un iemest magnētu pēc iespējas dziļāk ezerā. Es domāju, jo bīstamāks priekšmets, jo dziļāk noziedznieki to iemetīs ezerā. Tāpēc, ja es varu tikt līdz dziļākajai vietai ūdenī, tur droši vien būs kaut kas tiešām interesants. Bet pirms es metu šo magnētu, es patiesībā esmu šo to iemācījies no pieredzes. Mans Dievs, labs darbs, draugs. Ja tu gribi aizmest magnētu ļoti tālu, tev vispirms tas jāpiesiem pie kaut kā, lai visa virve neaizlidot prom. Man jāatrod, kas ir smagākais šajā piestātnē, pie kā piestiprināt magnētu. Atvainojiet, tas ir tik nepieklājīgi, tas pat nav taisnība. Es nemaz neesmu tik liels, par ko jūs runājat. Tagad, kad magnēts ir piestiprināts pie kaut kā, kas pat nav tik liels, starp citu, mēs to iemetīsim un paskatīsimies, ko varam atrast. Vai esam gatavi? Labi, daram to! Mans Dievs, tas gandrīz man aizvilka līdz dīķī. Paskaties, cik tuvu tas bija. Ja es būtu iemetis vēl kādas 2 pēdas tālāk, es būtu iekritis dīķī, vai arī manas bikses būtu norautas. Neviena no šīm iespējām nav īpaši laba. Tagad, kad magnēts atrodas dīķa dziļākajā vietā, es varu to iemest. Ir pienācis laiks to vilkt ārā un paskatīties, vai esam atraduši kādu dārgumu. Tas ir smags. Tas nav iestrēdzis, bet ir smags, kas ir diezgan laba zīme. Varbūt man kaut kas ir pieķēries galā. Tas nāk augšā lēni. Man šķiet, ka es to redzu. Kas tas ir? Mans Dievs, ko mēs tikko dabujām? Mans Dievs, es to dabūju. Uzmanies! Vai tas ir? Veca cilvēka pastaigu spieķis? Jā, tas ir tieši tas. Nē, viņi dabūja omīti. Ko? Es nedomāju, ka jebkad esmu atradis kaut ko tādu iepriekš. Tas smaržo pēc nāves. Tas smird tik slikti. Tas smaržo tieši tā, kā jūs iedomātos, ka smaržo netīra ar nažiem pilna dīķa dibens. Tieši tā, kādu omīti vai nu kāds dabūja, vai arī kāda omīte dabūja kādu, un viņi šo iemeta dīķī. Kāda ir iespējamība? Vecmāmiņa vienkārši paņēma un iemeta šo dīķī. Lai atbrīvotos no pierādījumiem, pievienosim šo kolekcijai. Mans Dievs, jūs draugi! Tas nazis aizlidoja pa gaisu un iekrita vienā no šīm plaisām laipā, un tagad tas ir zem laipas, tāpēc es nezinu, vai man izdosies to dabūt atpakaļ. Tātad šobrīd viens no nažiem ir zem laipas, un par otru, man nav ne jausmas, kur tas palika. Tas aizlidoja kaut kur, nav ne jausmas, kur tas ir. Šobrīd mums ir palikusi tikai vecmāmiņa un viens nazis. Tātad mums atkal jāpalielina atradumu skaits, un vienīgais veids, kā to izdarīt, ir turpināt mest magnētu. Kamēr es atkal un atkal metu magnētu, es pat nenojautu. Tajā brīdī es
tūlīt atradīšu vienu no foršākajām lietām visā dienā. Esam metuši kāds 10 reizes, un man patīk šī sajūta. Tas ir patīkami smags, kas parasti ir laba zīme, kad uz magnēta kaut kas ir. Oi! Kas tas ir? Mums kaut kas ir aizķēries pie caurules. Ak, Dievs, vai tas ir zobens? Man šķiet, ka tas ir zobens. Pagaidi, ak, caurule nāk līdzi. Es ņemu šo cauruli arī. Ak, nē, mums tas vēl ir, brāli. Tas ir zobens, tas ir īsts zobens. Tas ir pats foršākais. Ko es jebkad esmu atradis. Tas ir traki. Tikai iepriekšējā video es atradu savu pirmo zobenu. Un tikai mēnesi vēlāk es atradu otro. Tas ir neticami lieliski. Un kas tas ir? Tur kaut kas vēl ir piestiprināts, vai tās ir rotas lietas, vai tas ir... Jā, es domāju, ka tās ir rotas lietas. Not sure. Ak, es domāju, ka es sabojāju rotas lietas, bet viss ir kārtībā. Es pat nevaru to pakustināt. Ak, tas ir piestiprināts. Tas burtiski ir piestiprināts pie zobena, tāpēc es to nevaru noņemt, tāpēc zobens būs jānoņem. Ak, tas ir nost, laikam tas nostrādāja. Pavisam jauns zobens tikko izvilkts no slepkavību dīķa. Aiziet! Te ir arī kaudz ar šīm lētajām rotaslietām, tāpēc domāju, ka kāds ir aplaupīts. Viņi saprata, ka rotaslietas ir viltotas, un iemeta tās iekšā, lai pierādījumi nebūtu pie viņiem. Tas notiek daudz biežāk nekā jūs domājat. Es vienmēr atrodu viltotas rotaslietas, parasti pēc laupīšanām. Patiesībā es arī nedomāju, ka šis zobens bija ierocis. Es domāju, ka šim zobenam ir tieši tāds pats stāsts. Tas ir neass, tas ir kā dekoratīvs zobens. Tāpēc es domāju, ka kāds to nozaga, domājot, ka tas ir īsts. Un kad viņi saprata, ka tas nav īsts, tā vietā, lai to paturētu, viņi vienkārši iemeta to dīķī, lai atbrīvotos. Bet man tas ir labi, jo man tas ir zobens par brīvu, ass vai neass. Labi, paskatīsimies, ko vēl mēs varam atrast. Kamēr es turpināju mest magnētu no piestātnes, kļuva skaidrs, ka šajā apgabalā es daudz vairāk neatradīšu. Tāpēc es nolēmu pārvietoties uz seklāku dīķa daļu un izmēģināt veiksmi tur. Tagad mēs esam nonākuši dīķa otrā pusē, un man šeit ir patiešām lielas cerības. Bet kamēr mēs gājām, es pamanīju kaut ko ļoti foršu uz lapām. Paskaties uz šo. Tas ir sasodīta cērte, kas vienkārši guļ uz zemes. Es pieņemu, ka kāds gribēja to iemest ūdenī un netrāpīja, vai arī tas izkrita no viņu somas. Varbūt viņiem bija vairāki priekšmeti, ko viņi plāno iemest šeit, un šis vienkārši nenonāca līdz ūdenim. Jebkurā gadījumā tas ir ļoti biedējoši un ārkārtīgi aizdomīgi. Tāpēc es pārstāšu atstāt savus pirkstu nospiedumus uz tā un sāksim mest magnētu. Es jau zinu, ka šeit būs kaut kas traks. Paskatieties, cik tumšs un biedējošs ir ūdens. Pamēģināsim. 1, 2, 3. Es aizmirsu piesiet magnētu. Par laimi es esmu slikts metējs, tāpēc visa virve neiekrīt ūdenī, bet nākamreiz man tas jāpiesien. Ak, šķiet, ka tas kaut kam ir pieķēries. Nāc šurp! Paskaties uz burbuļiem! Tas ir mūsu pirmais metiens, un man šķiet, ka mums jau kaut kas ir. Es domāju, paskaties tikai uz visiem tiem burbuļiem, kas nāk augšā. Nāc šurp! Ak, mans Dievs! Ak, mums kaut kas ir! Ak, mans Dievs! Tas ir ožmetējs! Neticami! Ak, dieviņ cilvēki, es vienkārši... Es drebēju, tas ir tik neticami forši! Ak, uz manis pil nejauks ūdens! Paskatieties, kā tas ūdens tek ārā! Tas ir tik pretīgi! Ak, mans Dievs, tas ir pretīgi. Tas noteikti nav veselīgi, ja tas nonāk uz ādas. Es līdz šim esmu atradis tikai vienu citu ložmetēju, un tas bija tikai pirms dažiem mēnešiem. Un te ir vēl viens. Vismaz es domāju, ka tas ir ložmetējs. Tas izskatās diezgan līdzīgs ložmetējam. Es pārāk daudz nezinu par ieročiem, bet tas izskatās pēc militāra ieroča. Ak, es ap to pārāk daudz nespēlēšos. Ak, mans Dievs. Man nav ne mazāko šaubu, ka kāds ar šo lietu izdarīja traku noziegumu un iemeta to ezerā, lai atbrīvotos no pierādījumiem. Es domāju, nav cita iemesla, kāpēc šeit būtu ložmetējs. Vai man vispār vajadzētu to aiztikt? Vai man to vajadzētu nodot policijai? Ko tu dari, kad makšķerējot ar magnētu, dīķī atrod militāru ložmetēju? Vai ir kāds protokols, kam man būtu jāsako? Vai arī es vienkārši esmu atradis sev episki jaunu sienas dekoru, ko piekārt pie sienas? Noņemsim šo lietu no magnēta un, ak, mans Dievs, nepavērsīsim to pret sevi. Ak, mans Dievs, tas ir vienkārši visforšākais, ko jebkad esmu redzējis. Es nezinu, vai vispār var būt kaut kas foršāks par šādu atradumu. Ja kāds zina, kāda tipa ložmetējs vai ierocis tas ir, paziņojiet man komentāros. Un vai tam ir kāda vērtība? Wow, tas ir neticami! Noliksim to malā un pārstāsim atstāt uz tās savus pirkstu nospiedumus. Es gribu vēlreiz iemest magnētu un paskatīties, kas vēl tur apakšā ir. Cilvēki, es esmu sajūsmā! Tagad pamēģināsim vēlreiz iemest un paskatīsimies, vai varam dabūt vēl vienu ložmetēju. Tas bija perfekts metiens tieši tajā pašā vietā, no kurienes izvilkām ložmetēju. Cerams, ka tur apakšā ir vēl kaut kas. Es nejūtu lielu pretestību velkot magnētu, tāpēc neesmu pārliecināts, vai mums kaut kas ir. Bet godīgi sakot, ir bijušas reizes, kad nejūtu neko un atradu kaut ko traku. Tāpēc tu nekad nevari zināt. Tomēr burbuļi nāk augšā. Mums ir burbuļi, un tas vienmēr ir laba zīme, jo tas nozīmē, ka kaut kas izlaiž gaisu vai kaut kas kustās. Varbūt tas
tas ir tikai magnēts, bet godīgi sakot, esmu satraukts uzzināt, kas tas ir. Mums kaut kas ir! Kas tas ir? Vai tas ir, kā to sauc? Tēmēklis? Vai kaut kas līdzīgs snaipera tēmēklim? Tas izskatās tieši tā. Tas izskatās pēc ieroča tēmēkļa. Tas un vēl makšķersāķis. Es domāju, tur aiziet tēmēklis, jā? Nē, es domāju, ka tas tieši tas arī ir, tas ir tēmēklis. Vai arī tā lieta, caur kuru tēmē ar ieroci? Kāda sagadīšanās? Vai tas ir no ložmetēja? Pagaidi, es neredzu, kur to varētu uzlikt. Vai vienkārši vai tu to piespraud, vai arī man šķiet tam ir skrūves sānos. Vienkārši pieskrūvē? Es nezinu, kā tas darbojas. Vai tā tas darbojās? Vai es daru pareizi? Es nedomāju, ka tu dari to pareizi. Jā, arī man tā nešķiet. Man nav ne jausmas, no kurienes tas radies. Nu, mēs esam izmetuši tikai 2 reizes, un mums jau ir snaipera tēmēklis un ložmetējs. Es teiktu, ka šī vieta ir diezgan laba. Pamēģināsim vēlreiz un paskatīsimies, ko vēl varam dabūt. Jā, tas bija īstais metiens. Tieši tur, labi. Nu, vilksim to atpakaļ un paskatīsimies, vai mums ir kaut kas foršs. Ak, mans Dievs, vai nu man ir kaut kas milzīgs, vai arī es tūlīt izvilkšu milzīgu baļķi. Nu, paskatīsimies, vai mums ir kaut kas foršs. Tas sāk atbrīvoties. Man nepatīk tāda sajūta. Puiši, ak, mans Dievs. Tas jau gandrīz ir klāt. Mums kaut kas ir. Neticami, mums kaut kas ir. Es nezinu, kas tas ir. Mums ir 2 lietas. Tur aizmugurē ir aproce vai pulkstenis. Kas pie velna? Nost no manis, virve! Kas pie velna tas ir? Tas ir tik forši. Es domāju, ka tā ir medicīniskā ID aproce, bet nē, es domāju, ka tā ir īsta sudraba aproce. Man laikam nevajadzētu to likt uz rokas. Tas ir tik pretīgi. Tur droši vien apakšā ir kāds līķis, kas nēsāja šo, un magnēts to vienkārši norāva no viņa. Es domāju, ka tas ir labi. Tagad man ir jauna aproce, ko es arī izvilku. Lai kas tas arī nebūtu. Es domāju, ka varētu zināt, kas tas ir. Bet paskatoties tuvāk, jā, esmu apmulsis. Puiši, es nezinu, kas tas vispār ir. Vai mēs varam to dabūt nost? Ak, nāc šurp, labi, tagad esmu vēl vairāk apjūtas, izskatās pēc brillēm. Ak, mans Dievs, kas tas ir? Tas tā kā atverās un aizverās. Tas ir tiešām forši, es nezinu, kas tas ir. Ja kādam ir kāda nojausma, kas šī lieta ir, paziņojiet man komentāros. Es darīšu kaut ko citādāku un metīšu to tik tālu, cik vien spēju, lai redzētu, vai dīti dziļākajā daļā ir kas interesants. Mums būs jāuzņem kārtīgs ātrums šim metienam. Tātad 1, 2... Jā, tas bija diezgan tālu, gandrīz līdz pusē pāri dīķim. Ja mēs šajā metienā neko neuzķersim, es tiešām būšu pārsteigts. Skaties, jau burbuļi nāk augšā. Nezinu, vai mēs trāpījām kaut kam virsū, bet tam noteikti jābūt labai zīmei. Nāc šur. Labi, mēs to sākām kustināt. Lai kas tas arī būtu, paskaties, cik daudz burbuļu nāk augšā. Vienkārši nenormāli daudz burbuļu. Es domāju, ka mums kaut kas ir. Čaļi, man liekas, es to redzu. Man ir kaut kāds stienis, tas ir tieši šeit, tūlīt nāks ārā. Labi, čaļi, patiesības brīdis, nāciet šurp. Mums ir stienis! Ak, nē, tur tas aiziet! Mums ir golfa nūja, tas ir lieliski, paskatieties uz to! Ak, tā ir pretīgākā, slidīgākā golfa nūja, ko jebkad esmu redzējis. Bet, ticiet vai nē, golfa nūjas maksā kaudzi naudas. Tāpēc varbūt es varēšu nopelnīt dažus dolārus ar šo. Jebkurā gadījumā tas ir foršs atradums. Un es brīnos, kāpēc tas bija tik tālu dītī. Vai kāds vienkārši nejauši iemet šo dītī, vai arī tā tika izmantot slepkavībā. Turot šo golfa nūju, man tiešām uznāk atmiņas. Nezinu, vai jūs to zinājāt, bet es kādreiz Floridā ilgu laiku spēlēju profesionālu golfu, un man tas ļoti labi padevās. Fore! Ak! Labi, varbūt esmu mazliet ierūsējis, negribu to atzīt, bet man būs jāatgūst šī prasme, labi. Nu, Magnēt, ej paņem to golfa nūju. Es domāju, ka man izdevās. Es sajūtu, kā tā pieķērās kaut kam, un jūs varat redzēt, kā burbuļi nāk augšā. Es domāju, ka man izdevās. Nav iespējams, ka nebūtu. Ak, nu tā golfa nūja un mēs pazīstam vienkārši 4 minūtes. Es negribētu to zaudēt. Ak, tas pēkšņi kļuva ļoti smags. Ak, mans Dievs, kas notiek? Ak, mans Dievs. Es to gandrīz nevaru pakustināt. Nāc šurp, es tev atvedīšu atpakaļ. Nu nāc, golfa nūja! Ak, mans Dievs, kas tas ir? Ak, mans Dievs, tas nav iespējams. Tā nav mana golfa nūja. Tu neesi golfa nūja. Es tikko zaudēju. Kas tu pie velna esi? Es iemetu magnētu tur, kur domāju, ka pazaudēju golfa nūju, un velkot to atpakaļ, nevis dabūju golfa nūju. Es kaut kā dabūju sasodīt bruņinieka zobenu. Ak, Dievs, es tūlīt iekrītu ūdenī. Jūs pat nevarat iedomāties, cik smaga ir šī lieta. Tā svar kādus 9 kilogramus. To ir tik grūti noturēt. Skatieties, cik sarūsējusi ir tā lieta. Kurš gan zina, cik ilgi tā tur ir bijusi? Un tā lieta ir īsta. Tā ir patiešām asmens. Es gandrīz sagriezu sevi.
Tikai paskatieties, cik milzīga ir šī lieta. Es domāju, pat rokturs ir tik liels kā mana galva. Kā vispār kāds varēja šo te pazaudēt šeit? Es gribētu zināt, kāds ir šīs lietas stāsts. Kā milzīgs bruņinieka zobens nonāca mazā dītī. Tas ir neticami. Labi, mēģināsim noņemt šo lietu no magnēta un apskatīsim to tuvāk. Ak, nāciet šurp! Ak, Dievs, puiši! Šī ir oficiāli visforšākā lieta, ko jebkad esmu atradzis. Es nezinu, kā ir iespējams, ka es jebkad pārspēšu šo. Tas ir vienkārši neprātīgi. Es to aplūkoju tuvāk. Un uz šīs zobena daļas ir kādi iegriezumi vai uzraksti, kā nu to sauc. Tur kaut kas ir rakstīts. Castilla of Auroga. Džeks, ko tas vispār nozīmē? Un paskaties uz visiem tiem foršajiem uzrakstiem vai iegriezumiem uz asmens. Tas iet viss cauri, līdz pat asmens galam. Tas ir tik iespaidīgi. Es cenšos būt ļoti uzmanīgs, lai nesagrieztos. Šī lieta, lai arī cik sarūsējusi tā būtu, joprojām ir ļoti asa. Un ja es sagrieztos ar kaut ko tik sarūsējuši, tas man būtu diezgan slikti. GG man, vai vēl kāds jūtās tā, it kā gribētu izglābt princesi, vai tas esmu tikai es? Man ļoti patīk šis zobens. Bet liksim magnētu atpakaļ ūdenī un paskatīsimies, vai varam dabūt manu golfa nūju, jo es to joprojām gribu atgūt. Pagaidi, golfa nūja! Es nāku pēc tevis! Varbūt mums ir izdevies. Nu, nāc! Vai mēs dabujām golfa nūju? Ko? Atkal nav golfa nūjas? Vai mēs tagad nopietni? Kas par krāpšanu? Labi, magnēti, tu neizkļūsi no ūdens, kamēr mēs nedabūsim to nūju atpakaļ, labi? Metiena numurs. Kurš metiens? Šis ir 7. 7. metiens? Man šķiet, ka es nedabūju golfa nūju. Jūs? Vai esat gatavi to redzēt? Ak, cilvēki, es atkal dabūju ieroci. Vai tu joko? Cik daudz ieroču mēs šodien esam atraduši? Vai tas ir otrais? Tie ir 2 ieroči no tieši šīs pašas vietas. Vienīgi, jā, šis ir viltots. Tam ir oranžs uzgalis, kas nozīmē, ka tas ir gaisa pistole vai lodīšu šāvējs. Bet tomēr tas ir AK-47. Paskatieties uz to! Labi! Wow! Ūdens kļūst karsts! Nē, tas ir tik pretīgi! Vai aptvere iznāk ārā? Vai es varu to izņemt? Kā tu to izdari? Paskaties uz to! Mēs izņēmām aptveri! Tas bija tik vienkārši! Labi, izmetīsim šo drazu ārā, ieliksim magnētu atpakaļ ūdenī un cerams atradīsim golfa nūju. Es nemelošu, es nedomāju, ka tas bija tūmā vietai, kur es metu golfa nūju. Es droši vien kļūdījos par kādiem 6 metriem. Bet tas ir labi, jo man šķiet, ka man jau kaut kas ir. Vecīt, ak, mans Dievs! Lai kas tas arī nebūtu, tas ir milzīgs, tas nenāk ārā. Jā, es nezinu, vai kaut kā dabūju golfa nūju, bet paskaties uz visām tām burbuļiem. Noteikti kaut kas milzīgs nāk augšā. Ak, mans Dievs, es domāju, ka tūlīt, ja būšu to izvilcis, mēs tūlīt redzēsim, kas tas ir. Vai mēs dabujām golfa nūju vai vēl vienu ieroci? Es tikai jokoju. Ko tu ar to domā? Es tiešām tikai jokoju, brāli. Tu nopietni? Ak, redz, kāpēc noziedzniekiem patīk šī vieta. No vienas un tās pašas vietas ezerā jau 3 ieroči. Tas ir neticami. Ak, tas izskatās pēc snaiperu šautens vai kaut kā tam līdzīgi. Paskatieties uz to. Ja kāds zina, kāds ierocis tas ir, ko tikko atradu, uzrakstiet komentāros. Bet pēc svara spriežot, man šķiet, ka tas ir viltot. Es nedomāju, ka tas ir īsts, ziniet, ierocis, kas šauj lodes. Tas ir ļoti viegls, šķiet kā rotaļlieta. Tas burtiski sver kādu mārciņu. Tomēr tas joprojām ir ļoti forši, un esmu pārliecināts, ka noziedznieks noteikti varētu ar to kaut ko izdarīt, ja tiešām censtos. Tas nonāk pie ieroču kaudzes. Pēc tam, kad es vēl 10 reižu iemetu magnētu ūdenī, sāku zaudēt cerību, ka jebkad atradīšu to golfa nūju. Es jau biju gatavs padoties. Līdz brīdim, kad pieķēros pie smagākā objekta visā dienā. Kaut kam tik smagam, ka man vajadzētu īstu milzeni, lai to izvilktu ārā. Puiši, tas ir neprāts. Es vilku magnētu atpakaļ, un tieši pirms tas iznāca no ūdens, tas aizķērās aiz kaut kā milzīga. Lai kas tas arī nebūtu, tas ir tikai pāris pēdas dziļumā, un jūs pat varat redzēt burbuļus nākam augšā, bet tas vispār nekustās. Ak, mans Dievs, šis varētu būt pats smagākais, ko jebkad esmu mēģinājis izvilkt ar savu magnētu. Nāc šur, draugs, tas tiešām ir traki. Es to vispār nevaru pakustināt. Tagad mēģināšu stipri paraut un paskatīties, vai var to vienkārši izraut no ūdens. Varbūt tas ir piestiprināts pie kāda baļķa vai kaut kā tam līdzīga. Mēģināsim to izraut. Labi, gatavs? 1, 2, 3. Man šķiet, ka man ir ideja. Tūlīt būšu atpakaļ. Kur viņš aizgāja? Kur tu to dabūji? Es atradu to aiz mājas, kāds muļķis bija atstājis atslēgas mašīnā. Tagad, kad mums ir zvērs, kas var šo izvilkt, piekabināsim to un paskatīsimies, kas ir pie magnēta. Viss, kas mums jādara, ir jāpiesprauž tas. Viss, kas mums jādara, ir to aptīt. Jā, aptīn apkārt, un tad vienkārši piesprauž. Ak jā, tas tagad turēsies stingri. Pamēģināsim un paskatīsimies, kas mums ir.
Labi, daram to mierīgi un lēni. Pabrauc atpakaļ. Vai es to dabūju? Vai tas nāk ārā? Vai mēs to dabūjam? Jau? Es neko neredzu. Mašīna ir pārāk liela. Man šķiet, ka mēs to izņēmām. Bet patiesības brīdis, kas bija tik liels, ka es pat nevarēju to pacelt. Es domāju, ka mēs to neizņēmām pilnībā. Pagaidi, ļauj man paskatīties, vai tas vēl ir virsnū. Ak, tas ir tieši šeit! Lai kas tas arī būtu, tas ir tieši šeit. Man šķiet, ka es to redzu. Tas izskatās pēc melnas kastes. Es noteikti to neizvilku pietiekami ārā. Pagaidi, es vienkārši ieiešu ūdenī, un mēs pacelsim šo lietu ārā un paskatīsimies, kas tas ir. Ak, mans Dievs, ūdens ir tik augsts! Kāpēc? Mans Dievs, tas ir tik dziļš! Nav brīnums, ka es to nevarēju izvilkt. Te ir gandrīz taisns vertikāls kritiens. Mans Dievs, līst kā pa jāņiem. Lietus, bet zini ko? Lietu vai saulē? Mēs noskaidrosim, kas tas ir. Es to jūtu, tas ir milzīgs. Labi, dabūj. Tas noteikti ir kārba. Pacelsim to augšā. Tas ir tik smags. Dabūju. Mans Dievs, tas ir tik smags. Tas ir gļotains. Lai kas tas arī būtu, tas tur ir bijis jau kādu laiku. Mans Dievs, puiši, tas ir sasodīts seifs. Neticami. Šis ir otrais seifs, ko jebkad esmu atradis. Un es domāju, jā, tas joprojām ir cieši aizslēgts. Godīgi sakot, tas pat nav īpaši sarūsējis. Es nedomāju, ka tas tur ir bijis ļoti ilgi. Šis ir nesen izmests seifs. Kāds nesen paņēma šo seifu, droši vien nozaga to no mājas un iemet to ūdenī. Jo es nezinu, vai viņi nevarēja to atvērt, vai varbūt viņi jau bija to atvēruši un visu izņēmuši, kas to lai zina. Tas ir tik smags, mans Dievs. Šī lieta sver kādus 45 kilogramus. Paskatieties, kāds pretīgs ūdens nāk ārā no tā. Tas ir tik pretīgi. Interesanti, kas te ir iekšā. Ceru, ka tur nav nekas dzīvs. Tas ir tik pretīgi. Godīgi sakot, es esmu sajūsmā redzēt, kas te ir iekšā. Bet no otras puses, es arī neesmu sajūsmā, jo es zinu, ka tas būs pretīgi. Vai šī lieta vispār ir aizslēgta, vai es varu to vienkārši atvērt? Nē, tas ir pilnīgi iestrēdzis. Nezinu, vai zobrati ir sarūsējuši ciet, vai tas ir aizslēgts, vai varbūt abi kopā, bet jā, nav nekādas iespējas, ka es to atvēršu. Kā jums šķiet, kas varētu būt šajā noslēpumainajā seifā? Atstājiet savus minējumus komentāros zemāk, un mēs redzēsim, kurš uzminēs pareizi. Mana minējums ir nekas. Godīgi sakot, kāda ir iespēja, ka kāds tiešām izmeta seifu, kas pilns ar naudu vai ko tam līdzīgu? Bet laikam ir tikai viens veids, kā to noskaidrot. Mums šis jāatver ar spēku. Par laimi mēs šodien esam atraduši daudz foršu rīku, kas mums palīdzēs to izdarīt. Atveries! Vai man izdevās? Nē, mums būs jāizmēģina kaut kas lielāks. Varbūt šis, jo tas ir nedaudz smagāks. Šis varētu to salauzt. Atveries! Atveries! Es domāju, ka mēs virzamies uz priekšu, tas sāk lūst. Es noteikti nodarīju zināmu kaitējumu kodu panelim tieši šeit. Es to pat vairs īsti nevaru pagriezt. Es domāju, ka mēs labi virzamies uz priekšu. Mums varētu izdoties šo lietu atvērt. Nu, aiziet! Es domāju, ka mēs tikko izlauzām slēdzeni. Paskatīsimies. Nē, tas joprojām ir pilnībā aizvērts. Taču mēs salauzām kodu paneli. Dievs, es to nevaru dabūt nost! Mēs noplēsām kodu paneli, bet diemžēl neesam tuvāk tam, lai patiešām tiktu seifā. Šī lieta noteikti ir izturīga, bet par laimi man ir vēl viens triks azotē. Vecmāmiņš! Nāc! Atveries! Mans Dievs, es domāju, ka mums sanāk. Es esmu dītī. Nezinu, kāpēc agrāk par to neiedomājos. Mums taču ir cirtnis. Laikam tāpēc. Man šķiet, ka vecmāmiņa nejūtas pārāk labi, bet par laimi es domāju, ka mēs gandrīz esam tikuši seifā iekšā. Mans Dievs! Mēs to dabūjam! Mēs noteikti labi virzāmies uz priekšu. Skaties, tas jau sāk lūst uz iekšu. Skaties, cik tas ir sarūsējis. Mans Dievs, es nevaru vien sagaidīt, kad ieraudzīšu, kas te iekšā ir. Nu, vecmāmiņ, tur ir vēl mazliet. Tikai vēl pāris sitieni. Es domāju, ka mums izdevās, puiši. Man šķiet, ka es redzu ieroci. Tas ir izspiedies uz iekšu. Paskatieties tur! Pasakiet, ka tas nav ierocis. Kas tur lien ārā? Tas noteikti ir ierocis. Par to nav šaubu. Bet es joprojām netieku iekšā. Durvis traucē. Nē, nu taču mēs esam tik tuvu. Mums izdevās. Paskatieties, puiši, te noteikti ir ierocis. Paskatieties uz to. Mans Dievs, paskatīsimies, vai mēs varam to izvilkt. Tur ir vienkārši. Tas laikam ir vienkārši salauzts rokturis. Pārējais vēl ir šeit iekšā. Patiesības brīdis. Mans Dievs, puiši, es tikko atradu ieroci seifā, bīstama dīķa apakšā. Tas ir forši. Es nezinu, vai šī lieta ir īsta, bet tā noteikti ir milzīga. Tā ir gandrīz tikpat liela kā mana seja. Tas ir tik biedējoši. Mēs to noliksim tieši šeit un vairs nepieskarsimies, lai neatstātu pirkstu nospiedumus, un paskatīsimies, kas vēl ir seifā. Labi, šīs durvis ir nost. Turpināsim skatīties, kas ir iekšā. Mums te ir plaukts laikam, vai arī kāds metāla gabals no durvīm.
Ak, tas vienkārši ir durvju gabals. Kas tas ir? Fui, tas ir kaut kas gļotains ar dubļiem pārklāts ādas gabals. Tas ir kaut kas dīvains, es pārstāšu to aiztikt. Kas mums vēl ir? Ak, kaut kāda bunža? Ak, večdvielas pretīgi. Ak, mans dievs, kāpēc es sev to nodaru? Vai tā ir lode? Ak, es domāju, ka tā ir lode. Paskaties uz to. Tā izskatās pēc šautens lodes. Tas ir ļoti biedējoši. Es to pārāk daudz neaiztikšu. Tas varētu uzsprāgt. Ak, es jūtu vēl! Ak, mums ir vēl vairāk ložu! Es domāju, jā, tas ir vēl vairāk ložu, vēl viena lode, un tad tā ir trešā lode šajā seifā. Man ir tik bail, draugi, es negribu, lai tās uzsprāgs man rokās. Tātad mēs turpināsim tās nolikt malā un turpināsim rakņāties pa seifu ar savām kailajām, neaizsargātajām rokām. Es domāju, ka tas ir viss. Es neko citu neredzu. Ja vien smiltīs nav kādas sīkas lietas, ko es nepamanu. Jā, es neko citu neredzu. Es domāju, ka tas ir viss. Mums ir revolvers, ierocis ar rotējošu cilindru, un mums ir 4 šautens lodes, kuras, manuprāt, nav izšauts, tāpēc tās ir kā snaiperu šautens lodes. Ak, mans dievs, šīs noteikti ir visforšākās lietas, ko jebkad esmu atradzis seifā. Šī noteikti bija trāka piedzīvojuma diena ar dažiem no trakākajiem un bīstamākajiem ieročiem, ko jebkad esam atraduši šajā kanālā. Paziņo komentāros, kurš atradums tev patika visvairāk. Un, ja vēlies, lai es atgriežos pie visbīstamākā dīķa, kurā jebkad esmu makšķerējis ar magnētu, neaizmirsti nospiest patīk un abonēt, un tiekamies nākamajā video.